Šīs nedēļas nogalē no 4. jūlija sākas Jēkabpils pilsētas svētki. Līdzekļu ir šogad 3 reizes mazāk nekā citus gadus. Tāpēc arī akcentu likām uz visiem pašmāju kolektīviem. Esam būtiski izmantojuši visus savus deju kolektīvus, savus korus, savus bērnu kolektīvus. Svētki sākas šo sestdienu 4. jūlijā, kad pirmo reizi Jēkabpilī notiks vienotības skrējiens no Strūves parka līdz Bebru ielas mikrorajonam. Šī pasākuma būtība nav ātrums, bet kopības izjūtas radīšana, izdoma un aktivitāte. Jēkabpils pilsētas svētku programmas nākamās nedēļas nogalē 10. un 11. jūlijā nodrošināšanā piedalās sporta un visas kultūras iestādes. Sportisti galvenokārt izvietojas pie Tirdzniecības centra Jēkabpils centrs. Viena daļa ir sporta centra aktivitātes, teiksim, tur Jēkabpils dižvīrs un jaunais Jēkabpils spēka vīrs. Viena daļa būs galda hokejs. Tur arī darbosies brīvais batuts, kurā izlēkāties pēc sirds patikas varēs kā bērni, tā pieaugušie. Tāpat ik pa brīdim pie Tirdzniecības centra uz skatuves uzstāsies dažādi sporta deju kolektīvi. Kēna parkā atrakcijas nodrošinās bērnu un jauniešu centra aktīvisti. Te notiks dažādi konkursi, strādās radošās darbnīcas. Savukārt mākslas skolas pedagogi un audzēkņi Kēna parkā piedāvās seju apgleznošanu, puķu izgatavošanu, varēs apskatīt dažādas izstādes arī pašā skolā. Savu devumu dod muzejs. Kā jau jūs redzējāt, tur ir gan konference, gan grāmatas atvēršanas svētki, gan izstāde. Galvenā skatuve Bebru ielas svētkos, uz kuras visas dienas garumā uzstāsies vispirms pašmāju kolektīvu, bet vakarā un naktī Latvijā pazīstami mūziķi, atradīsies pļavā starp Neredzes un Kļavu ielu. Tas ir iepratim veikalam Depo ar skatu uz pilsētas centra pusi. Savukārt abās Kļavu ielas pusēs darbosies amatnieku tirdziņš. Ar pilnu Jēkabpils pilsētas svētku programmu var iepazīties internetā mājaslapā www.jēkabpils.lv sadaļā pilsēta, kā arī pašvaldības laikrakstā Jēkabpils vēstis.